draugi, esam atbraukuši uz Nākotnes muzeju, kas tiek uzskatīts par pasaulē vienu no viskaistākajiem muzejiem, vispār celtnēm, bet es nepirkšu biļetes, jo biļetes maksā kur 35 vai 40 eiro. Nu, un es paskatījos ar visu kaut kāds video, bildes, nu, manuprāt, tā nauda nav to vērta. Tur nav nekas tik labs, lai par to maksātu tik daudz eiro. Bet tā atnāk pasīties, kā izsēs no iekšpuses, no ārpuses. To noteikti var izdarīt, un to var izdarīt par brīvu. Šāds te interesanti lifti, kapsulu veidā. Tā, ja jūs jautāsiet, kas tā ir par skulptūru, ko viņa nozīmē, kāpēc tur 3 pirksti, tad es jums nolasīšu, ko man saka mākslīgais intelekts. Tas ir oficiālais simbols, žests, ko izmanto šeiks Muhameds bin Rašīds Al Maktum, apvienoto Emirātu viceprezidents un Dubajas vadītājs. Nozīme, šis žests simbolizē W, V un L, kas interpretējas kā win, victory un love. Tas neiztikt arī bez turistiem. Un šajā gadījumā tie ir vienīgi un tur ir tikai un vienīgi tie šauracenie. Ķīnieši, vietnamieši, taizemieši, japāņi, nezinu, kas tie tādi visi ir, no kurienes viņi nāk. Bet viņi šeit kopumā ir tik ļoti daudz Dubajā un vispār Emirātos, kad es nesaprotu, kāpēc tieši viņi ļoti daudz viņi šeit ir. Un tad es jums vēlos parādīt šo ēku. Un šo ēku, kas varbūt neizsās pēc nekā īpaši, vienkārši parasti betona ēka, pareizi. Bet tā ir pasaulē pirmā oficiāli printētā māja no 3D printera. Viss tās ēkas, kas skaidrs viņam office, viss tika printēts no printera ar cementu. Jā. Tas viņam aizņēma tikai 17 dienas. 17 dienām uztaisīja savu office, izmaksāja kaut 140,000 eiro. Nākotnē ir šeit. Es domāju, ka 3D printeru mājas mēs vēl redzēsim diezgan daudz nākotnē. Kurš to būtu domājis, ka es kādreiz maksāšu par to, lai ieiet iekšā parkā? Jā, pilsētas parkā ieiet iekšā, maksā 5 dirhams, tas ir 1,16 eiro. Vispār, man liekas, mums arī Latvijā vajadzētu tādu ieviest, īpaši kādā vērmeņu dārzā, lai bombuši tur mazāk uzsētu. Vai esplanādē arī, lai mazāk bombuši uzsētos, būtu bišķi sakoptāks un tādā garā. Pasīsimies, par ko es samaksētu par 1,16 Nākamais apskats objekts. Jautāsiet, kas tas tāds? Kaut kāds birojs, dzīvojamā māja vai vēl kaut kas? Nē, draugi, tas ir pasaulē lielākais rāmis. Nu, viņš skaidrs kā vienkārši muzejs. Tātad viņa augstums ir 150 metri. Tur var arī augšā tikt uz tās platformas laikam. Bet es nezinu, vai to mēs darīsim. Drīzāk, ne, jo tāpat laikam netiek ārā no šejienes. Tā kā iespējīgi zelta krāsā, smuks, augsts, bet, jāpastaigās par parku kā nekā, savus 5 dirhams jāizmanto liederīgi. Esmu nonācis pie pludmales, ko sauc par Kite Beach. Bišķi varbūt jāpasauļojas, ja te būs kāda brīvvieta, jo cilvēku izstās ļoti daudz. Viņš te ir segums, pa kuru staigāja. Viņš ir tik mīksts. Tā kā viņš ir ekstra soft, tā kā ortopēdiskā grīda kaut kāda. Nu jā. Viss skaidrs.
Viss kārts, tu var droši doties atpakaļ mājās, ja var. Te ir cilvēku jūra vienkārši. Nu, bet, protams, ka es nevarēju arī neizmēģināt izbraukt Dubajā ar elektroskūtrīti. Salīdzinājumā ar latviešu Voltiem šis ir daudz komfortablāks, labākā stāvoklī, tehniskajā labāks bremzes. Tepat ir, kur telefonu novietot un tādā garā. Vienīgais, par ko nevajadzētu ņemt piemēru no šiem skūtriem, ir cenas. Jo minūtē viņi maksā 28 centi un par atbloķēšanu vēl 75 centi. Tā kā, ja mēs uzmēs, ka mums Latvijā ir kā dārgi viņi, tad no Dubajā viņi ir gandrīz 2 reizes dārgāk. Nu, ziniet, ūdens nav nemaz tik silts, kā es biju cerējis un gaidījis. Ārā ir plus 23, bet nu, ūdenī daudz mazāk. Bet nu, tāpat forši nopeldēties šādā te skaistā pludmalē. Pēc tam brauksim tur tālāk, tuvāk tai viesnīcai. Gribu redzēt, kā tur izskatās, kur ir daudz cilvēku un tur jābūt skaistam skatam. Es šo mirkli gaidīju tik ilgi, kad varēsim vienkārši apgulties, gulēt pludmalē, neko nedarīt, cauļoties un peldēties. Un nekāds Burj Khalifas, nekāda Dubai Mall, neko nevajag. Vienkārši pagulēt saulītē, pasauļoties, kamēr pārējie Latvijā salst. Un te mums sākās bagāto dzīvi. Sīkāks nekomentēšu, jūs paši visu redzat, jā. Kurš ir bagāts, kurš nav. Es kaut Porsche skaisti stāv. Bet, nu, pastieties šo Cybertrucku. Šis ir kaut kas interesants. Jā. Šāds Porsche, šāds Rolls Royce. Šāds skaists Ferrari. Un tas arī laikam viss šajā parkingā. Un tur iekšā ar pasaulē, protams, atkal pasaulē vislielākais ūdens atrakciju parks. Tur es iekšā neiešu, tur man laikam nebūs īsti ko darīt. Tā kā, ja kāds vēlās, droši, bet tā, tur es iekšā laikam netikšu. Man vajadzētu varbūt kaut apkārt ceļu. Un starp citu, ja jūs gribat nevis palikt par nakti tajā viesnīcā par 1500 eiro, ja? Jūs varat paņemt tūri, ekskursiju pa viesnīcu. Iedomājieties ekskursiju pa viesnīcu. Viņi, manuprāt, maksāja kaut 50 eiro vai kaut kas ar 50 eiro. Un te, jā, jums parāda to viesnīcu ar gida pavadību. Var pasaigāties 50 eiro pa viesnīcu. Tas ir tik pareizi. Ceļš apstājās. Tālāk nelaižu. Tā kā es varu tikt pasīdēs tikai līdz šajienai. Man absolūti nav nejausmas, kur es esmu nonācis. Pēc vienkārši gribēju aiziet līdz pludmalē. Un esmu kaut kādā Ziemassvētku tirciņā nonācis. Jēzu. Nu jā. Saucās īstie vietā, īstie laikā. 27. decembris, 3 dienā. Jā. Man šeit noteiktai vajadzētu būt. Ai. Es sapratu, kur es nonācu. Šī vieta saucās Souk Madinat. Nu, izstās pēc vienkārši milzīga tirgus, atkal, kur to mēģina iesmērēt visu ko darābu lietas. Turklāt šeit viss ir, manuprāt, mēžonīgi dārgs par citu. Tieši blakus ir tās luksus klases viesnīcas, nu, paši krūtākās Dubajas. Tad es nemaz negribu nevienam iet prasīt, kas cik maksā. Kā vienkārši laidiet man no šejienes ārā, gribu pie pludmales tikt. Es atcerējos, ka man šitien vispār vajadzēja atnākt. Tā ir pirmkārt ļoti daudz cilvēku, tas ir nozīmē kaut ko labu. Un tas nav tikai dēļ šīs teiklas. Tas ir dēļ šī te skata. Lūk, kāpēc viņi šeit visi ir. Atkal šauracainie, platacainie, brūnie, melnie, pelēkie, tā, ka nevar tikt cauri. Pavisam nejauši atrodot šo izeju.
nonācu pie vietas, kur man īstenībā vajadzēs, vienkārši viņu bija aizmirsts. Izbaudiet šo skatu. Un, protams, ka es tālāk atkal netiku, jo šeit ir priekšā arī apsargs, un tā ir hoteļa teritorija. Tā kā es atkal netieku līdz pludmalei. Beidzot izēju. Nezinu, kur sēd esmu, bet man vajag nokļūt līdz hotelim, pēc tam man vajag doties uz Global Village. Un jā, brauksim drīzāk ar autobusu. Kas ir tas? Ir jāapčais tieši pa vidu ceļam. Cilvēkus tuvus vairs nepārsteidz. Tātad ir vairāk veidi, kā jūs varat nokļūt līdz Global Village. Tātad pirmais veids ir ar taksi. Būs bišķi dārgi, tad taksi. Otrais ar savu lomas mašīnu, ja jums tāda ir. Trešais. Jūs varat ņemt no dažādām ceļojumu aģentūrām, ne aģentūrām, bet no mājaslapām, piemēram, no Bookinga. Ir iekļauts iekšā gan pats ceļš, kā transfers un ieejas biļeti, bet tas maksā kaut kur 35–40 eiro, ja nemaldos. Bet, ja jūs gribat pašu lētāko variantu, tad jums ir jāstāv šādā rindā. Ja? Jūs varat atbraukt ar metro līdz veikalam, kas ir Mall of Emirates. Viņš šeit atrodas. Un tad šeit ir autobusu pietura, no kurienes attiek autobusu. Viņš speciāli iet uz Global Village. Biļeti maksā 10 dirhams laikam. Nē, es precīzi tūlīt noskaidrošu. Bet šeit rinda ir vienkārši anormāli. Es ceru, ka es tikšu ar pirmo reizi jau iekšā, citādāk būs jāgaida vairāk kā pusstundu līdz nākamajam reizam. Tā kā, jā, cilvēku šeit ir ļoti, ļoti daudz. Ja jūs gribat tur nokļūt ātri, bez mocībām un komfortabli, tad sauciet taksi. Tātad jums ir jāizvēlās, ko jūs gribat. Samaksāt 10–12 dirhams un braukt ar autobusu, vai samaksāt bišķi vairāk un braukt ar taksi vai ar tiem turistu gidiem. Ņemiet kaut ko citu. Tur pēc tam tā rinda uz autobusu palika tik liela, ka tur vajadzēja vēl vienu autobusu un labi, ka tur atbrauc reiz nākamais autobusu reiz. Tā kā es sāku sapēt stāvot tajā rindā un vēl aizmigu autobusā, nenoturējos. Neko, kur esam tā klāt. Esam klāt. Es nezinu, kā es tikšu atpakaļ. Manuprāt, būs arī nereāli daudz cilvēku. Es nevaru fucking paelpot. Man viss nāc ir tik ļoti sakaitināts, man jau sāk sāpēt deguns. No visām garšvielām, no smaržām, ko te pārdod. Es vienkārši tik ļoti ceru par nāsim tā smaka. Nereāls stipri, es nevaru te tiešām paelpot. Es nevajag ceru visā Global Village tā. Vai tieši Kuveitā, bet arī iesmas. Tātad, kur es esmu atbraucis un kas tāds vispār ir? Šīs ir Global Village Dubai. Biļeti maksāja 7 eiro. Tātad, kas šeit ir? Šeit ir tā kā viens milzīgs liels tirgus, kurā ir apvienots vairāk pa 90 valstīm. Ja tātad, šajā tirgu tu var atnest vairāk nekā 90 dažādas valsts, kur katrā no paviljoniem viņi pārdod kaut savas raksturīgās preces, produktus un tā tālāk. Piemēram, tur ir Turcija, tur ir Irāka, te ir diezgan smuka ēka Ēģipte, tur ir Jemena, un tā tālāk. Un katram no viņiem ir sava eja, kur piemēram ejam iekšā, es nezinu, kur ienāc. Un tad viņi katrs pārdod vai nu savu apģērbu raksturīgo, vai, ak, Dievs, atkal tā smarža. Vai no garšvielas pārtikas produktus, vai dārglietas, un tā tālāk.
Jūs prasīsiet, vai šeit ir Latvija? Nē, šeit nav Latvija. Vairāk kaut kāds Āzijas valsts un tuvā Eiropa. Tā kā kaut kā tā. Man ir baigā nojausma, ja tu ieies iekšā šeit, tad ārā tu iznāksi ar sāpošu vēduru, ar pļutku un visu pārējo, ko viņi tur iedomāties. Tāds haus noteikti. Tā kā jūs dzirdat, viss tās skaņas apkārt. No, tas arī. Tā paskatieties, tur cilvēku pūli. Un šis konkrēti ir tieši Turcijas zonā. Turcijā nenormāli daudz cilvēku. Es nespēju orientēties, nesaprotu, kur iet, ko darīt, ko ēst, ko dzert, ko nedzert, ko neēst. Tu jūties labi, ka tu izēji ārā no turienes. Es gribu kaut ko apēst, kaut ko padzerties, bet es nevaru izdomāt, jo apkārt ir tāds haus. Tu nevari padomāt, tu nevari saprast savas domas. Dievs, nenormāli daudz cilvēku. Nenormāli. Vienkārši nošaujiet mani. Šits vispār varētu nav smieklīgi. Lūk, par šo grandiozo porciju 10 eiro. Iepriekš paņēmu mango smoothie 8 eiro. Tagad cenas te ir nereālā kosmosā. Jāpaiet mājās un tad jābrauc šeit kaut ko skatīties. Nē. Ārāk prom no šejienes. Šis nav priekš manis. Tā kā tur ir iespaidīgi, skaisti, moderni, inovatīvi. Bet tur ir miljardiem turistu. Pēc ēdieniem ir nereāla rinda. Iekšā tajos valstu paviljonos ir nereāls cilvēku pūls. Nevar ko apgriezties, izdomāt, paskatīties. Visur tev uzbāžās virsū. Es varu sakot, vēl tās cenas. Labi, es vispār ko tā negribēju pirkt. Mans mērķis bija aizvarot pasīties, kas notiek. Un uzkost, iedzert kaut ko, bet cenas ir sākot no 30 dirhamām. Ierakstiet komentārā, vai jūs esat šeit bijuši arī citā gada laikā, citā mēnesī, vai ir bijis tieši tikpat traki, vai tur nav bijis tik daudz cilvēku. Bet, ja ir šī tik daudz cilvēku, tas jums baigi neieteikt apmeklēt šo vietu. Es, piemēram, esmu vispār izsmērēts, varētu nav spēka, nav enerģijas, nav motivācija, nav dzīvesprieka, nav vispār nekā. Tā kā, nezinu tiešām, kā lai teikt atpakaļ, jā. To es gribēju pateikt. Es nezinu, kā lai teikt atpakaļ. Šī būs problēma. Visā vismā, ko gribēju pateikt, šī vieta, manuprāt, ļoti raksturo vispār Emirātus un Dubaju, jo šeit iekšā ir vairāk par 90 valstu paviljoniem. Tāpat arī Dubajā, Abu Dabī, visur pārējās pilsētās, tur arī ir vairāk par 90 tautību cilvēkiem. Pakistāņi, Izraēļi, Irāki, Afganistāņi, Japāņi, ķīnieši. Tur Dubajā radas pilnībā visu. Tikai ne cilvēks, kas ir no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Visu, ko citu, tikai ne pašas pamatiedzīvotājs. Tāpat arī šajā vietā. Jā, iekšā arī. Iekšā nav kur apgriezties, pilns turistiem, pilns cilvēkiem, visur rindas, un tāpat arī Dubajā pilns cilvēkiem pie Burj Khalifas. Tur vispār
Jūs jau paši redzējāt, kas tur notiek, un tā kā iet roku rokā šitā iestāde ar pašu Dubaju. Tā, skatāmies tādu statistiku pēdējām 3 dienām. Šodien noiet 22 km būs, vakar 19,5 un aizvakar 25 km. Saucās, atbrauc atpūsties. Vairāk pēc kaut pārgājumu izstāsts. Jūs baigi nosauļies, man liekas. Nē, šitais viss jābeidz. Nekādi šitie Burj Khalifas, nekādi Dubai Mall, nekādi apskates objekti, nafīgi nevajag. Rītdien braucu citu hoteli, atpūtīšos pludmalītē, bišķi vairāk kādu augstu dzērienu, nāfigais piekus staigāt un skatīties tiem cilvēku pūļiem mežonīgajiem. Kā ies veikalā noprast kaut ko pagraust un tad jau tiekās rītdien. Davai, čau! Diezgan briesmīgi sajūtos, tā kā viens no šitiem melnajiem, kurš arī atbrauc šajien strādāt melno darbu, pelnīt 300 eiro un dzīvot koplietojumā istabā.